Kā Rahu un Ketu palīdz dvēseles transformācijai un apziņas paplašināšanai. Rahu un Ketu ir saistīti ar cilvēka karmu un dzīves ceļu. Rahu ir tas, kurš liek mums meklēt jaunus izaicinājumus un iegūt no dzīves vairāk. Savukārt Ketu ir tas, kurš palīdz mums atbrīvoties no šīm vēlmēm un virzīt mūsu apziņu uz garīgajiem mērķiem. Šie abi darbojās kā spēki, kas mudina mūs augt un virzīt mūs uz priekšu, mācīties un iegūt no pieredzes un visbeidzot sasniegt apziņas paplašināšanos un garīgo atbrīvošanos. Astroloģijā Rahu un Ketu tiek uzskatīti par īpašiem rādītājiem, kas norāda uz to, kur mēs esam karmiski saistīti ar pagātni un kur mums ir jāveic transformācija. Rahu ir tas, kurš mums palīdz apgūt jaunas dzīves jomas, kurās mēs esam neapzināti, savukārt Ketu ir tas, kurš norāda uz tām jomām, kurās mums ir jāatbrīvojās, lai mēs varētu attīstīt pilnīgu izpratni par garīgo atbrīvošanos. Rahu un Ketu nav fiziskas planētas, bet gan virtuāli punkti debesīs, kas izriet no Mēness un Saules orbitālajām kustībām. Tomēr to ietekme ir tikpat spēcīga kā jebkurai citai planētai, un, manuprāt, pat vēl spēcīgāka. To loma astroloģijā ir ļoti būtiski, jo tie ir tie divi spēki, kas virza mūs uz karmiskām atbildībām un transformācijām, palīdzot saprast, kas ir mūsu dzīves patiesais mērķis. Rahu tā ir ārējā pasaule, ilūzijas un vēlmes. Rahu ir saistīts ar mūsu vēlmēm, tieksmēm un ambīcijām, kas bieži mūs pie materiālajiem sasniegumiem un ārējiem mērķiem. Tas ir dzīvotspējīgs spēks, kas virza mūs uz to, ko mēs vēlamies sasniegt. Tomēr tas bieži vien liek meklēt mums laimi ārpus mums pašiem, darba pienākumos un panākumos, bagātībās un attiecībās. Rahu attēlo mūsu tieksmi uz nezināmo, vēlmi iepazīt jaunas lietas un pieredzes, kā arī novērtēt tās lietas, kas sniedz lielu piepildījumu. Rahu var palīdzēt dvēselē transformēties, atklājot, kas patiesībā ir mūsu vērtības, kas var būt ļoti atšķirīgas no sabiedrībā uzspiestajā ideāla. Tas mudina mūs virzīties uz to, kas šķiet nezināms un reizēm pat nepareizs, taču tas piedāvā iespēju iegūt jaunas atziņas. Rahu ir kā ceļvedis, kas izaicina mūs izkāpt no komforta zonas un uzņemties risku, kas var novest pie lielākas izpratnes un izaugsmes. Mani padomi, lai izmantotu Rahu ietekmi apziņas paplašināšanai. Pirmkārt, izmēģiniet jaunas pieredzes. Rahu mudina mūs uz nezināmo. Ja jūt, ka tava dzīve ir iekļuvusi rutīnā, izmēģini kaut ko pilnīgi jaunu. Ceļojumi, jauni hobiji vai pat pārvākšanās uz citu dzīvesvietu var būt tas, kas dos iespēju apzināti paplašināt sevi un piedāvāt jaunas iespējas. Un otrs variants – izvērtē savas vēlmes. Rahu var veicināt izteikti materiālismu un kāri pēc ārējiem sasniegumiem. Tāpēc ir svarīgi apzināties, kādas ir patiesās vēlmes un nenokļūt šķietamā laimes un apmierinājuma ilūzijā. Regulāra meditācija vai pašrefleksija var palīdzēt atdalīt īstās vēlmes no ilūzijām. Kas tad savukārt ir Ketu? Ketu ir garīgā atbrīvošanās un karmiskā attīrīšanās. Ketu pretēji Rahu ir atbrīvošanās simbols. Tas pārstāv to, kas mums ir jāpamet, lai mēs varētu virzīties uz augstāku apziņas līmeni. Ketu ir saistīts ar iepriekšējām dzīvēm un to, kas ir jāpārsniedz, lai mēs varētu progresēt garīgajā attīstībā. Ketu bieži pārstāv šķēršļus, šķietams neveiksmes un grūtības, kas tomēr ir svarīgas garīgajai izaugsmē, jo tās palīdz mums atbrīvoties no materiālajām vēlmēm un saiknēm. Rahu mūs aicina uz garīgo, pasaulīgo pieredzi un uzkrājumiem, bet Ketu mūs mudina atbrīvoties no materiālajām ilūzijām un attiecībām, kas traucē mūsu garīgajam ceļojumam. Ketu var likt justies tukšumā pēc ilgi gaidītajiem materiālajiem sasniegumiem, taču tā ir pazīme, ka dvēsele ir gatava augt garīgi. Kādi ir padomi, lai izmantotu Ketu enerģiju apziņas paplašināšanai? Pirmkārt, atlaidiet to, kas vairs nenodrošina augšanu. Ketu mudina mūs atbrīvoties no vecām pārliecībām, attiecībām un materiālajām lietām, kas traucē mums vairāk nekā palīdz. Ja jūti, ka kaut kas vairs nenodrošina iekšējo mieru un attīstību, pārdomā, vai nav laiks pienācis atbrīvoties no šīm lietām. Un otrkārt, iedziļinies garīgajā pasaulē.
Ketu palīdz cilvēkiem izprast dziļākos dzīves uzdevumus par sevi un savu patieso būtību. Tāpēc regulāras meditācijas, jogas prakses, garīgās studijas, tas viss var palīdzēt pārvarēt ketu izaicinājumus un virzīt cilvēku uz atbrīvošanos. Rahu un Ketu indiešu mitoloģijā ir saistīti ar seno stāstu par nektāru, kuru dievi un dēmoni mēģināja iegūt no okeāna dziļumiem. Rahu bija dēmons, kurš apkrāpa dievus un izdzēra daļu no šīs amritas, bet tika pieķerts un sodīts. Viņa galva tika norauta, bet ķermenis palika neskarts. Tādējādi Rahu tiek attēlots kā galva bez ķermeņa, kas meklē piepildījumu un garīgo atbrīvošanos, ko nevar sasniegt, jo viņš ir norakstīts no dabas kā karmisks spēks. Ketu otrādi tika atdalīts no ķermeņa un pārstāvēja to daļu, kas ir saistīta ar garīgo atbrīvošanos. Šis stāsts ilustrē Rahu un Ketu karmisko raksturu. Rahu ir spēks, kas meklē materiālos sasniegumus un apmierinātību, kamēr Ketu ir spēks, kas norāda uz atbrīvošanos no materiālās pasaules un ved mūs uz garīgo gaismu. Kopumā var teikt, ka Rahu un Ketu ir divi spēcīgie spēki, kas palīdz mūsu dvēselē transformēties un paplašināt apziņu. Rahu aicina mūs izpētīt pasaulīgo pieredzi un izprast, kas mums patiešām ir svarīgi, bet Ketu palīdz atbrīvoties no pagātnes saistībām un materializētajām ilūzijām. Abu šo spēku līdzsvars ir atslēga uz patiesu izaugsmi un apziņas paplašināšanos, ļaujot mums ne tikai dzīvot šeit un tagad, bet arī sekot garīgajam ceļam, kas noved pie pilnīgas atbrīvošanās.